Hei, šoreiz par mērķiem. Tie ir viena no mūsu dzīves sastāvdaļām, un tos sasniedzot, mēs izjūtam dažādu emociju gāmu. Lielākoties pozitīvā ziņā, jo esam pavirzījušies uz priekšu. Kāds soli tuvāk saviem sapņiem, kāds apgūstot tās vai citas prasmes kļūst konkurētspējīgāks, kāds savukārt, kādam ir dot iespēja, kāds realizē savus vaļaspriekus, vai arī kāds kļūst veselāks, kāds laimīgāks, un principā tā varētu turpināt. Tomēr jārunā arī par to, ka mērķi netiek sasniegti. Un tad mūsos ir pavisam citas emocijas, bet tas nenozīmē, ka ir jāapstājas un ka vairs nav jāstrādā ar mērķiem, ka mērķi nav svarīgi, ka kā nu būs, plūdīšu uz priekšu pa upi un tad jau redzēs, ko es nākšu. Un principā te būtu laiks pauzē, lai padomātu. Un par to, ka uzdodam sev jautājumus. Kādi tad ir mani mērķi? Teiksim tā, izmēram to vidējo aritmētisko, lai saprastu, vai patiesībā mums ikdienā būtu ar šo jāstrādā, vai mēs esam ļoti veiksmīgi mērķu sasniegšanā, mērķu realizēšanā un esam pašpietiekami laimīgi. Tad atgriežos pie šīs pauzes un atgriežos pie šiem jautājumiem. Tad kādi ir mani mērķi? Cik tie ir realistiski vai cik tie ir ambiciozi? Es biežāk to sasniedzu, vai drīzāk otrādi, tad kāda šeit ir statistika, kādas ir sajūtas, kādas sajūtas man pārņem, kad es tos realizēju, ja es tos īstenoju, kas notiek tad, kad es tos nesasniedzu, kā es uzstādu savus mērķus un kādēļ tieši tos. Kāpēc bija vajadzīga šī pauze ar jautājumiem? Ļoti vienkārši. Cilvēks bieži vien nodefinē to savu virsmērķi. Ikdienā strādājot ar cilvēkiem, kas notiek? Cilvēks atnāk un viņš saka, man ir tāds un tāds mērķis. Tātad es vēlos to un to. Un tad, kad mēs sākam strādāt, mēs sākam runāt, tad parādās dažādi aspekti, dažādas citas situācijas, rezultātā mēs nonākam pie tā, ka tas sākotnējais mērķis patiesībā nav tas, ar kur ir jāsāk, ka tas ir tas gala mērķis, bet lai līdz tam nonāktu, ir šis, un te ir jāsaprot, ar ko sākt, kas ir tā prioritāte, lai principā mēs līdz tam gala mērķim nonākam. Kaut vai viens piemērs. Parasti sākoties jaunam gadam, cilvēki tā kā apņemās, un mans mērķis būs tāds, piemēram, populārākais, es sāku sportot, vingrot vai vienalga nodarboties ar kādām fiziskām aktivitātēm. Mans mērķis, piemēram, būs zaudēt 10 kg. Ok, fantastisks mērķis, fiziskās aktivitātes, organisms, ja ir nepieciešams, protams, būs pateicīgs, ka tik zaudēt arī šie 10 kg. Un cilvēks sāk darīt, viņš arī nodarbojas, iet, sporto, vingro un tā tālāk, bet ejot laikam viņš saprot, ka tie 10 kā ir, tā ir, un nekāda nepazūd. Un stāsts ir, kā es saku, par kaut ko citu, jo konkrēti, piemēram, šajā piemērā, cilvēkam ir kāri uz desertiem, viņš ir saldumvīls, ļoti patīk, un nekāda ar to netiek galā, un rezultātā no vienas puses tā kā uzlabo savu veselību, no otras puses tu atkal tai veselībai izdari ne tās labākās lietas, un tu saproti, ka mērķis nestrādā, ka tu viņu nesasniedz, un tad ir vilšanās. Un šajā piemērā, tad, ja būtu iet dziļumā, ja šiem mērķiem, ja šo būtu pastrādāts, tad faktiski jau nonāk pie tā, ka viens no tiem aspektiem ir, bet mans mērķis ir, kā pārvarēt to kāri uz desertiem, uz saldējiem, protams, neietekmējot arī savu dzīves kvalitāti, un kā, teiksim, to slikto desertu vietā ielikt tos labos desertus, un kas tur būtu jāizdara. Lūk, ar ko bija jāsaka. Bet atkal, ja dziļumā neiet, ja nestrādā šo mērķu definēšanu, tad principā veidojas šī situācija. Tātad, jāizprot reālā situācija, ir jāapzinās, cik ļoti tas ir nozīmīgs, kāds būs tas iegūms, kādi būs šķēršļi, un tiks ieraudzīts vairākas lietas, pamanīti dažādās.
Kā rezultātā, ja mēs skatāmies uz šo piemēru, kā jau es minēju, pirmais mērķis būtu, es vēlos pārvarēt vēlmu uz desertiem, saldējiem, kas ietekmē manu svaru. Un tad jau ir tālāk. Un te sākas interesantākā daļa, kāpēc interesantākā, ja ar šo strādāju, es atvainoju, viss ir tā normāli, es arī esmu cilvēks. Un te sāks interesantākā daļa – patiesā mērķa noteikšana. Jo jāsaprot ir, ka jānosaka patiesais mērķis, ka jāpanāk iekšējā motivācija draudzējas ar ārējo. Principā ir arī jāsajūt tā sava intuīcija, ko tad tā saka, un arī varbūt zemapziņa. Un jāierauga kādu rezultātu, iedos atbildes uz 4 jautājumiem par to, kādi soļi jāveic, lai mērķis tiktu sasniegts. Un kā vienmēr es gribu atsaukties uz sevi, jo, atkal jautājums, tu jau gudri runā, jā, bet ko tad pats? Principā mana dzīve līdz 2011. gadam bija milzīgu šķēršu josla. Protams, priecīgi brīži panākumi, bet dzīve bija pārbaudījuma pilna no tādas, es teiktu, popularitātes, no tādas virsotnes līdz pilnīgam sabrukumam. Un, kā teica viena no manām bijušiem kolēģiem, no manām vadītājām, kas toreiz man deva iespēju, ne tikai viņi, bet vēl viens cilvēks, kam es ļoti pateicīgs, liela daļa nepiecēlos. Es piecēlos, jo man deva iespēju. Un es veidoju savu dzīvi tā, lai būtu laimīgs, lai es īstenotu savus sapņus. Un kopš 2011. gada es ļoti strādāju sevi iegūdos. Tas viss ir devis augļus. Esmu laimīgs. To saku, lai jūs saprastu, ka nav principā nekā neiespējama. Ir tikai tas, vai nu tu vēlies, vai tu nevēlies. Un mērķa noteikšana ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai izdotos. Lai izdotos, jebkas, kur tu vēlies. Jebkas, kurā virzienā tu gribi. Jebkas, kādas sapņus tu vēlies, uz ko tu tiecies. Raksti un tiekamies šajā aizraujošajā procesā mērķu noteikšanas un realizēšanas iespējas. Lai jums viss paši!